sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atļauj Dievam dziedināt tavu sirdi. Šodienas raksturvieta. Bet iegaumē es sasiešu un dziedināšu viņa brūces. Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. Jeremijas 33. nodaļa, 6. pāns. Šodienas pārdomas. Kā kristieši mēs ticam pārdabiskām zīmēm un brīnumainiem pavērsieniem, ko Dievs paveic atbildot uz lūgšanām. Mēs par to lasām Bībelē un daudzkārt esam piedzīvojuši arī paši. Svarīgi, ka mūsu mīlošais debesu Tēvs nerīkojas tikai virspusēji, dodot virspusējus risinājumus. Viņš vēlas mūs darīt pilnīgus un veselus. Viņš neuzliek plāksteri tikai brūcē pa virsu, bet pirms pārsiešanas to iztīra un dziedina visā tās dziļumā. Viņš dara jaunu, kas ir salauzts, atjauno, kas nozagts vai pazaudēts. Nav nekas, ko viņš nespētu vērst par labu. Tādēļ nelūdz Dievam tikai ātru ielāpu savai brūcei, bet atļauj, lai viņa dziedināšana sasniedz pašu problēmas sakni. Jā, tas var prasīt laiku un dziļu darbu, taču tas atmaksājas. Lūdz, lai viņš dziedina tavu salauzto sirdi pašos tās dziļumos. Lūdz ne tikai par to, lai bailes atkāpjas, bet daudz vairāk par to, lai iegūtu patiesu sirds ticību, ko nekas vairs nespēs atricināt. Tad ne tikai sāpes mitēsies, bet tu uz visiem laikiem būsi iegūst ticību lieliskai veselībai. Tad tu ne tikai sapratīsi, ko darīt šodien, bet spēsi izšķirt savu labā gana balsi un sekot tai visu atlikušo dzīvi. Tad tu ne tikai ar asarām savilks galus kopā, bet būsi svētīts gan pats, gan kļūsi par svētību citiem. Šodienas lūgšana. Tēvs, es ticu brīnumiem. Es atveru savu sirdi un ticu, ka tu dziedini manas visdziļākās brūces. Es pateicos, ka tu dari mani veselu un dod man mieru un laimi bagātīgā pilnībā. Jēzus vārdā. Āmen.